Pasīvās mājas. Vai Latvijā ir daudz šo māju un vai daudz ir cilvēku, kuri izvēlas šo energoefektīvāko māju izmantošanu, lai samazinātu savus patēriņa izdevumus? To mēs šodien jautājām uzņēmuma izpildu direktoram Mārtiņam Prīsim. Jā, Mārtiņš Prīss, CMB grupas uzņēmuma CMB Kalzņika faktorija izpildirektors. Par pasīvām mājām, aizvien vairāk, skaidrs, ka ir cilvēkiem grūti pieņemt, un viņiem liekas, ka tas ir dārgi un tas ir ar dažādiem apgrūtinājumiem, bet šobrīd, kad it sevišķi pēc Ukrainas kara sākuma enerģijas izmaksas ļoti palielinājušās, un tajā brīdī jau cilvēki sāk aizdomāties par pasīvām mājām. Un šobrīd kā pieprasījums ir daudz lielāks nekā bija iepriekš. Parēķinājuši būvēt māju atbilstoši Latvijas standartam, kas ir, skaitļos līdz 60 kWh/m2 gadā enerģijas patēriņš apkurei. Un pasīvā māja ir tas pats skaitlis līdz 15. Tad izmaksu ziņā, ja skatās uz kopējo mājas apjomu, tās izmaksas ir 2–3% robežās sadārdzinājums. Vairāk tas tīri konstruktīvajā daļā, kur siltumizolācija vienkārši tiek lietota vairāk. Jārsienā normāli mēs varētu likt kaut kādus 20–25 cm, tad pie pasīvās mājas standarta mēs liekam 45 cm siltumizolāciju, un tā arī ir tā sadārsinošā daļa. Kā globāli tas neko baigi nemaina, tās izmaksas ir salīdzināmas un ir ļoti lielas, bet uz eksploatāciju, ja salīdzina skaļus 15 un 60, tad mēs nonākam pie 4 reizes ekonomiskākas mājas, kas nemaksā 4 reizes dārgāk, varam tā teikt. Tā kā mēs paši priekš sevis, ko redzam, tīri uz pasīvo standartu gadā, es nezinu, kādas 3, 4, 5 mājas, varbūt mums ir pasūtījumi, kur cilvēki nāk tieši ar domu, ka mēs gribam pasīvo māju un koku karkasa māju, bet ir arī cilvēki, kas nāk vienkārši, kas grib koku karkasa māju, un viņiem tā pasīvitāte varbūt nav tik ļoti izteikta. Viņiem piedāvājam, protams, mēs arī to pasīvo standartu vai Latvijas standartu, bet vidēji kaut kādas, es domāju, 4–5 mājas gadā mēs uzbūvējam, kas atbilst pasīvās mājas standartam.